Zaļās karotītes mājaslapā ir noslēdzies balsojums konkursam par izcilāko ražotāju pārtikas un lauksaimniecības jomā. Gada cilvēks Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozarē 2010. Starp konkursu līderiem ir uzņēmumu vadītāji kā Marupas Siltumītis, Valmieras piens, Ādažu čips, Alois Starkals, Lāču maize, Aldaris, Talsu piensaimnieks, Rezeknes gaļas kombināts, Mūsmāju dārzeņi un vairāki citi. Kopā vairāk nekā 40 uzņēmumi, taču balvas saņems tikai 4. Un tas viss atklājot Rīgas svētkus. Apsveic pilsētas svētkos. Paldies, es saprotu, ka paldies, un es domāju, ka ar kādām šīm sajūtām tomēr šāda svētku un arī, protams, ka daudzi saņems arī kāda mazliet atziņu, kādu apbalvojumu šajā laikā. Ļoti patīkami, teiksim, ejot uz Vermanas dārzu ar kājām, kad tu redzi apkārt visus tos nosaukumus, pēc būtības atvainojot svešvārdus, ja, un te ir mūsu pašmāju ražotāji, protams, ir savādāk, un es tikai runāju ar kundzi, kas apgādā visus dārziņus Rimi veikalus un arī tagad Maksima veikalus, un kad pateicoties tieši viņai, mēs varam ēst mūsu dārziņus, nevis kaut kādas atvēst no Lietuvas vai nedod Dievs no Polijas vai Spānijas. Un, protams, ir prieks, ka ar to mums viss turas normāli. Es domāju, ka visai Latvijai prieks, kad Rīga to īpaši izceļ, un šī tā diena, ko mēs tūlīt redzēsim, kur būs tie veiksminieki, ja, un es domāju, ka katrs ar tādu sajūtu gatavosies nākošajam gadam. Tieši tā, un es ceru, ka nākamgad būs vairāk uzņēmēji, ko mēs varēsim apbalvot un pasniegt atzinības rakstus par to, ka viņiem ir izaugsme, ka viņiem ir plašāks sortiments un tā tālāk, jo tie ir mūsu, ko vēl mums vajag atbalstīt. Ar visiem grūtiem laikiem, bet tomēr esam daudz ko izdarījuši. Daudz, kas ir izdevies izdarīt, un šodien Rīga svinēs savus svētkus, un būs ļoti intensīva programma. Būs tie lidotāji zem tiltiem, būs visi šovi, būs retro mašīnas, koncerti, regāti. Tagad ir atpakaļ Rīga 10 gadus, man liekas, to neviens negrib organizēt. Viss notiek, un kas ir svarīgi, tas ir svētki rīdziniekiem visiem, neskatoties uz viņu vecumu vai sociālo stāvokli, lai visi var atbraukt uz centru. Sabiedriskais transports tradicionāli tagad ir pa brīvu svētkos, un tad cilvēki nosvinēs savas pilsētas dzimšanas dienu. Rīga ir piemērs, tā ir galvaspilsēta. Mums daudz ko mēs varētu iemācīties arī no citām pilsētām. Rīga vienmēr ir jāmācās, Rīga nekad nebūs gatava, un mēs mācīsimies no mūsu kaimiņiem, draugiem, no citām pašvaldībām. Šajā brīdī ieraugām kopainu tos uzņēmumus un vadītājus, kuri varbūt ir apstājušies, piepauzē, tos, kas attīstās, bet vislabāk mēs redzam tos, kas pārspējot paši sevi ir izvirzījušies par līderiem. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šāds konkurss un šāda iespēja saņemt šo atbalstu. Un man ir ļoti liels prieks, ka Rīgas mērs Ušakova kungs pasniegs apbalvojumu Edītei Strasdiņai, zemniecei, kooperatīvu Mūsmāju vadītājai, kura rūpējas par to, lai visu rīdzinieku, Rīgas viesu un visu Latvijas iedzīvotāju galdā vienmēr būtu mūsu paši izaudzēti ļoti svaigi, ļoti garšīgi, ļoti kvalitatīvi dārzeņi. Ejot uz Vermanas dārzu, bija ļoti patīkami redzēt visus tos nosaukumus, svešvārdus, tas visas ārvalstu kompānijas, ka tepat mums ir tie mūsu ražotāji, pašmāju ražotāji. Un kad es biju runājis ar jums, un jūs stāstījāt par to, cik liels jums ir pieaugums, es gribu jums pirmkārt novēlēt, lai nākamgad jums tas pieaugums būtu vēl tikpat liels, jā, varbūt arī vairāk, jo tieši pateicoties jums mēs varam ēst mūsu normālu Latvijas pārtiku, nevis kaut ko atvest no citam Eiropas valstīm. Paldies jums! Liels paldies par izrādīto atzinību, par balvu, kuru es varbūt nemaz īsti tā negaidīju, jo pamatā tam, lai kaut ko sasniegtu, lai kaut ko iegūtu, ir ļoti, ļoti smags darbs. Un nevienmēr tie, kas dara šo smago darbu, tiek novērtēti. Un tādēļ es gribētu teikt ne tikai paldies tiem pircējiem, tiem cilvēkiem, kas ir balsojuši par mani, tiem, kas ir izvēlējušies mūsu ražotos produktus, kas ir pārsvarā visos Latvijas veikalos, lielveikalos, kas ir arī skolās un bērnu dārzos, tie ir visi dārziņi un kartupeļi.
Un man ir ļoti liels prieks, kad šī atzinība tiek izteikta tieši šeit Rīgas svētku laikā, kad mēs varam visi kopā svinēt to, kad ir kaut kas paveikts un ir kaut kas padarīts. Labdien! Protams, ka žūrijai bija vissmagākais darbs, un man kā priekšsēdētājiem vēl smagāk, jo principā apbalvojumu bija pelnījuši visi, kas bija izvirzīti, bet diemžēl, kā jau vienmēr tas ir žūrijās, bija jāizvēlās kāds labākais, bet ja būtu mūsu spējās bijusi, ka žūrijas komisijas locekļiem mēs labprāt būtu apbalvojuši visus nominantus, kas visi bija izvirzīti, jo viņi visi ir kaut ko devuši un dod mūsu Latvijai. Un es domāju, ka ļoti svarīgi tas, ka šī apbalvošana sakrīt arī ar Rīgas pilsētas svētkiem. Un šeit paldies Rīgas mēram par atbalstu un par iespēju godināt mūsu pašu ražotājus par tiem sasniegumiem, kādi viņi ir. Un šīs nominācijas, kurās mēs viņus godinām, viņas ir saistītas ar visām tām lietām, kas vajadzīgs, lai mūsu valsts attīstītu. Tā ir inovācijas, tas ir jaunrade, tas ir zīmoli jauni, tas ir apgrozījuma palielināšana, un tas ir aicinājums tomēr lietot mums visiem savu Latvijas preci pirmām kārtām. Tādā gadījumā arī imports nebūs tik daudz. Mēs žūrī centāmies, cik godīgi varam izvēlēties, bet pamata izvēlētāji bija tomēr balsotāji, kas bija internetā balsojuši, un tad mēs mēģinājām atrast kompromisu starp balsojumiem un mūsu žūrijas komisijas locekļu darbu. Es gribu no savas puses pateikt arī ļoti lielu paldies Mārtiņa padomei un Gulbes kundzei par šo ierosinājumu, par to darbu, kas tiek darīts, jo ikdienā mēs, protams, savu mīlestību Latvijas ražotājiem apliecinām, ieejot veikalos. Bet ir, protams, tādas īpašas dienas, kad mēs varam pateikt paldies un atzīmēt kādus gada īpašos notikums pārtikas segmentā. Un tiešām liels paldies katram cilvēkam, kas balsoja, katram cilvēkam, kas piedalījās šajā mazajā sacensībā, un lai nākamajā gadā būtu vēl vairāk ierosinājumu un tāda darbības spara. Un par inovāciju pārtikas nozarē šajā gadā balva tiek pasniegta akcijas sabiedrības Aldars vadītājai Inārai Šurskundzei. Jūs visi noteikti zināt, ka viens cilvēks nav karotājs. Un man milzīgs paldies visai mūsu radošajai, darbīgai un ģimeniskajai Aldara saimei, jo mēs esam piederīgi arī Rīgai jau gadsimtiem ilgi, un mēs izsakām savu lepnumu par to, ka mūs ir atzinuši arī cilvēki balsojot, un bez šaubām mēs cenšamies, un inovācija ir tā lieta, kas dzen uz priekšu. Tas ir dzinulis, kas palīdz vienmēr. Šajā brīdī mūsu galvenie eksporta produkti ir piens, sulas, dzērieni, graudi un miltu izstrādājumi. Un tieši vienam no lielākajiem graudu eksportētājiem valstī, Indulim Jansonam, paredzētā balva ir manās rokās. Un viņš arī ir tas, kurš spēj apvienot daudzus zemniekus kooperatīvā, kas Latvijas apstākļos ir elastīgi, sarežģīts un smags darbs. Thank you.